Jā. Labdien, doktor! Labdien! Vai, labdien! Ziniet, es te pie jums ar tādu problēmu. Man tajā vīri kaut kas viņam tur ar veselību nekas nesanāk. Mums ilgu diktu nekas nesanāk. Nu jā. Man tāds aizdoms, ka tur kaut kas nav kārtībā. Dzimuma nespējība tā ir 20. gadsimta galvenā slimība. Redziet, ir tik daudz faktoru, kas ietekmē šo nespējību, vai ne? Kā pārtika, atmosfēra. Jā, starp citu, ko lieto pārtikā jūs vīrs? Nu, viņš jau galvenokārt man tos kartupeļus frī, kartupeļu pjurē, kartupeļu pankūks, un es tos kartupeļus tikai mizoju, un mums nekas nesanāk. Viņa no dabiski, no kartupeļu cietas jau tikai krādziņš stāv. Jā, ziniet, varbūt pamēģiniet šo te mikstūru. Ļoti labi, tā ir ļoti efektīva. Palīdzēs jūsu vīram noteikti. Tiešām man palīdzēs? Jā. Viss būs kārtībā? Viss būs jums un jūsu vīram, viss būs kārtībā. Nē, jums ne, vīram, jā. Pēc nedēļas noteikti atnāciet, pastāstiet, kā jums gāja. Tas būs ļoti interesanti. Vēsturei. Uzredzēt. Jā. Jūs man teicāt, pirms nedēļas atnākt. Es atnācu. Jā. Sveik. No. Šausmīgi pēc zāles. Es savām draudzenēm ieteicu. 4 dienas pēc kārtas. Rītā vakarā. Vakar pat 3 reizes. Un pēc tam paņēmu nomira. Ko man tagad darīt?